Šis čalis maucas bungām visu dienu bez apstājas. Kaits nāca no rīta, viņš spēlēja un joprojām turpina. 2 kokteļi pa 15. Jauks bāra noformējums. Visi nāk nofotografēties. Uber laivu pietura. Standarta brauciens maksā 10,50 un pērkot online 8,50. No aiziet nākošais izbrauciens ar metro. Iznāca ārā no Westminstera stacijas un uzreiz pretī parlamenta ēkai. Big Bens. Parlamenta māja un Westminstera sabatīs. Gribēju iekļūt līdz Downing Street 10. numuram, kur ir šī sunaks ceļš, bet, nu, diemžēl apsardzes priekšā un vārtiņu priekšā netiek nekur tālāk. Tajā pusē pretī Downing Streetai darbojās protestētāji, bet, nu, pret ko viņi protestēja? Plakāti ļoti maziņi, grūti saprast domu, katrs pa savu tēmu. Viens saka, necenzurējiet zinātni, otrs saka, lieciet mierā mūsu bērns. Tur veselu kaudzi no šejienes pat nevar salsīt, kā ta premjerministrs, lai braucot garām, var kaut ko izlasīt vispār. Nav iespējams. Šitie protestētāji iesiet daudz gudrāk. Taisiet lielākas plakātas, lielākiem burtiem, labāk saprotams, bet, nu, tā ir laikam oficiālā protesta vieta, kur visi protestē. Tikai nav saprotams pret ko. Piemineklis sievietēm 2. pasaules karā. Rīkojies apvienojot tautu. Izbeidziet cenzurēt zinātni. Izstāsta vienkārši sēž čalīši pretī parlamentam un kā pāliņu. Stop. Sardzības ministrija izskatās, ka visas durvis no metāla pamatīgas, vai arī vienkārši nokrāsotas tādā metāliskā krāsā. Ja godīgi, es uz šajien nemaz negribēju nākt, bet, nu, atnācis tikai tāpēc, lai parādītu jums kādu cilvēku pūļu. Vienkārši esam pašā centrālajā Londonas daļā. Londonas acis, jeb panorāmas rats, un šī te parlamenta ēka, un cilvēki ir vienkārši. Uzmanību, zirgi var spert vai iekost. Neaiztieciet tos, bet, nu, šobrīd no zirgiem palikusi tikai maza čupiņa. Pieejas parkā uz Bekingemas pili. Izdomāju, ka jānāk nobildēties šeit ar Velsas nacionālo dzīvnieku. Normāli, visi muzeji sen jau ciet, bet, nu, Nacionālā portretu galerija vaļā līdz 9. Izskatās gandrīz kā latviešu meteņu maskas. Milzīgs jumts pāri visai muzeja teritorijai. Britu muzejā labākais ir tas, ka ieeja ir bez maksas. Protams, beigās var atstāt ziedojumu. Londonā vispār ir labi tas, ka pasaulē labākie muzeji ir bez maksas. Tā kā Londonu var mierīgi apmeklēt pa lēto un apskatīties. Un iepazīties ar visiem pasaules brīnumiem. Slēgšanas laiks, visi tiek dzīti uz izejām.
Vēl pēdējās bildes. Iespaidīgas kolonas. Īstumā es muzejā iegāju pa otru pusi un tagad tikai ieraugu beidzot šo te centrālo fasādi pirmo reizi. Tā. Arī labi izejot ārā, vismaz ieraudzīju. Tiešām, kad jūs atbrauksiet uz Britu muzeju, tad es iesaku nākt pa šiem te centrālajiem vārtiem, nevis pa aizmugures vārtiem, kuriem es ienācu. Jo, protams, jūs ienāksiet tiem aizmugurējiem, jūs iespējams arī iziesiet un neredzēsiet nemaz šo ļoti skaisto te fasādi. Vamos a cruzar y de allí lo miramos. Noteikti iesaku iet pa centrālajiem vārtiem. Šobrīd pārdod riekstiņus. Šeit dala bukletiņas un informāciju, ka Ķīnā tiek apspiesti Faluņu dafa sekotāji. Aicina vākt parakstus, lai šī apspiešana tiktu izbeigta. Var nopirkt dažādas suvenīriņas. Kaut ko. Protams, viens no Anglijas simboliem - telefonu būdiņa. Vēl viena. Joprojām telefons iekšā bieži šīs būdiņas stāv tukšas. Londonā izskatās, ka velorikšs populārs tikpat ļoti, cik Rīgā. Laiks Pikachu. Covent Garden. And now you can see the roll control again and the crowd goes. Dinozaurs. Covent Gardena ābolu tirgus. Ābols gan šeit neredz. Izskatās, ka šis ir Londonas rokdarbnieku tirdziņš. Dzinteri arī pārdod. Ieskatīsimies iekšā Svētā Pāvila baznīcā. Kas tur labs tagad būs? Meitenes fotografējās šo strūklu. Beidzot arī slavenais Piccadilly Circus, jeb Londonas Times Squares. Šeit arī tāda ļoti iespaidīga strūklaka. Šeit arī ielu mākslinieku spotiņš. Paskatīsimies, kas tur tagad notiek. Lēnām jāiet jau uz vilcienu. Atkal velorikšs pilns, vai kur ieeja metro. Piccadilly Circus. Šajā apkārtnē ļoti, ļoti daudz visādu veikaliņu, suvenīru tirgotavu, naudas mainītava, atkal kārtējie suvenīriņi, paskartas no Londonas, mīkstie zvēriņi, saulēns var nopirkt. Ļoti daudz cilvēku, kā vienmēr. Londonas Times Squares. Saldumu karaliste. Naktsklubi. Pie naktsklubiem apsvērti. Šī tik liela suvenīru veikala laikam nebija redzējis vēl.
Gigantisks. Dodamies tālāk. Vispār teikt diezgan aktīva nakts dzīve. Kā redzam, cilvēki ļoti daudz. Šis mazais gabaliņš starp Leicester Square un Piccadilly Circus vienmēr ir šeit ļoti daudz cilvēku. Šeit ielā, bet mašīnas brauc, jāpalaiž garām. Un tagad mēs atkal varam iet pāri. Kārtējais American Candy Shop, amerikāņu saldumu veikaliņš. M&M's veikals, par viņu būs arī video. Tā kā sekojiet, mākslinieki piedāvā uzzīmēt jūsu portretu šādā stilā. Liek, piemēram, zīmē. Ir līdzīgs, starp citu. Ļoti labi sanāk tam māksliniekam. M&M's veikals un tur otrā pusē Lego veikals, par to arī būs neliels video. Atkal lielu mākslinieki. Dažādos kostīmos pārģērbjās un var ar viņiem nofotografēties. Tagad esam Leicester Square, jeb kā latvieši saka, Leicester Square. Dīvaini, bet ielu mākslinieku vietiņi tukši. Varbūt otrā vietā kaut kas uzstāsies, skatīsimies tūlīt. Es jau dzirdu no šejienes, ka kaut kas tur dzied. Joprojām visu laiku Cool Britain. Sony ir veikali. Alright, a little bit louder. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What's it say? How we doing, London? Harry Potter. Nezinu īsti, kas tur pa šovu, bet nu jāaiziet paskatīties būs. Wow. In space in between, starp zvaigznēm. Wow, šis ir tiešām iespaidīgi, Šeit ir otrā daļa ar flamingo. Vienu brīdi jau likās, ka kavēju, bet nu, te jau es esmu Eastons stacija. Tomēr būšu laikā līdz vilcienam apmēram vēl 8 minūtes. Ienācu stacijā pa tādu citu pusi, nekā es parasti ienāku. Tomēr esmu diezgan laicīgi, tā kā jāskatās. Jāskatās, kurien mēs braucam. 22:48 mums ir Manchester Piccadilly. Platforma 7. Skaidrs.
tagad, kur ir platforma 7 jāskatās. Tā. Ja es meklētu platformu 7, jā, otrā pusē platformas 11, 10, 9, 8, varbūt atradīsim 9 un 3 ceturdaļas. Kur ir 7 arī. 7 ir tur. Vēlreiz pārliecinamies, 21, 48. Manchester Piccadilly, 7. platforma. Dodamies. Tas ir taisno lejā joprojām 7. Jāsako līdz zīmēm, viss diezgan vienkārši. Vilciens ir milzīgi garš, man jāsameklē sēdvieta E20. Kaut gan, ko redzēt, viņš ir pilnīgi tukšs, neviens par sēdvietām nesēž, bet, nu, ja jau tā sēdvieta ir paredzēta, tā atradīsim. Tad arī atradīsim savu sēdvietu E20. Tā kā meklējam vagonu E. Te pagaidām ir H, G. Mēs vien kaut kur vēlas priekšā jāiet stipri. Reku beidzot ir E vagons, kāpjam iekšā, un mums 20. vieta. Savienojums ar vagoniem, tāpat kā Latvijā viss. Te tāds paplašinājums jau pa vidu ir toalet arī. Vilciena toaletēm. Viss atbilstoši standartam, pašauras, bet, nu, galvenais, ka viņas ir. Pats nozīmīgākais akmens, lai atklāstu Ēģiptes rakstību, rozetes akmens. Rakstība 3 valodās. Asīriešu kolekcija šajā muzejā ir pati iespaidīgākā. Iziesim sākumā pa šiem te iespaidīgiem vārtiem. 2 milzīgi vārtu sargi. Tur vēl 3. slēpjās aiz rekonstrukcijas. Viss ir tik grandios un milzīgs. Šādi te sienu paneļi visur, un te ir arī sienu paneļi, kuri noņemti no tempļu sienām un atvest uz Britu muzeju.
Asīriešu kaujas ainas. Lauva medības.